Mēs arī palikuši, lasīsim no Vēstules romiešiem 6. nodaļa, 3. līdz 4. pants. Vēstule romiešiem 6. nodaļa, 3. līdz 4. pants. Ja vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē, jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcelts no miroņiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Amen. Lūksim. Debes Tēvs runā caur savu vārdu uz mums, runā uz mūsu sirdīm. Tēvs, tu redzi, kas mums ir jādzird, tu redzi, kas mums ir jāsaprot, un lai tu un tavs gars ir tas, kas runā uz mums, un ļauj mums saprast vairāk un labāk, ļauj mums doties. To lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Sēdiet, lūdzu. Iespējams, mums būs vairāk jautājumu nekā atbildes pēc šīs svētrunas, bet varbūt arī mums nav slikti kādreiz pārdomāt. Un varbūt arī caur pārdomām atrast kādas vairākas atbildes. Šeit mēs redzam, ka Kristus tika sūtīts, viņš nomira mūsu grēka dēļ, un viņš augšām cēlās atjaunotā dzīvē. Dievam ir savs mērķis, Jēzum bija savs mērķis, un Svētam garam ir savs mērķis. Katram ir savs mērķis. Un vai mēs apzināmies, kāds ir mūsu mērķis? Un, kad nāca Kristus, viņš izdarīja ļoti daudz. Un Jāņa evaņģēlijā 21. nodaļā, 25. pants saka šādus vārdus. Bet ir vēl daudz citu lietu, ko Jēzus darīja. Ja visas tās pēc kāds aprakstītu, tad man šķiet, visa pasaulē nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas. Jēzus darīja ļoti daudz lietas savā dzīvē. Pat Jānis saka, ka nevarētu aprakstīt visās grāmatās. Bet Jēzus lielais mērķis bija nākt un nomirt pie krusta un mūsu grēkus uznest pie staba. Un Jēzus bija uzticīgs līdz galam, līdz pat krusta nāvei. Vai mēs esam uzticami? Vai tu esi uzticīgs patiesībā sākot ar sevi? Vai tu esi uzticams savai sirdsapziņai? Vai tu esi uzticams tam, ko tu esi apņēmies darīt? Varbūt ir lietas, ko mums nevajag darīt, bet Dievs aicina mums darīt labas lietas. Vai mēs pārkāpjam to, ko mēs esam apņēmušies? Vai mēs esam uzticami savai ģimenei, sievai, bērniem? Vai mēs nepārkāpjam laulību? Vai mēs noliekam darbu augstāk par ģimeni? Vai mēs uzliekam Dievu augstāk par ģimeni? Vai mēs esam uzticami Dievam, vai mēs esam uzticami Jēzum? Uzticību nevar parādīt stundas laikā vai 2 stundu laikā. Tas būs ilgtermiņā ieguldījums, un tam būs vajadzīga pacietība. Un 5. Mūzes 7. nodaļa, 9. pants saka šādus vārdus. Tad nu tev būs atzīt, ka tas kungs, tavs Dievs, ir Dievs, kas ir uzticīgs Dievs, un kas derību tur un dara žēlstību tiem līdz 1000 augumam, kuri viņu mīl un tur viņa baušļus. Dievvārds saka, ka Dievs ir uzticams. Viņš ir uzticams tiem, kas viņu mīl. Viņš ir uzticams tiem, kas viņu godā un tur viņa baušļus. Un uzticība Dievam prasīs pilnīgi visu. Tā prasīs nodošanos viņam, tas paprasīs atdot savu sirdi Dievam, Dievu valstībai, tas prasīs dzīvesveidu izmaiņu, tas prasīs pārkārtot prioritātes un principā tas prasīs tavu sirdi. Bet ko tu iegūsti? Tu iegūsti vietu debesu valstībā, principā tu iegūsti arī visu. Tu iegūsti sevi, tu iegūsti to, kam tu esi radīts. Dievs zina, kam tu esi radīts, Dievs zina tavu mērķi, bet kā to atrast? Dievs ir radītājs, viņš tevi ir radījis, mēs arī viņam varam prasīt, Dievs, kam es esmu radīts? Es patiesībā ļoti ilgi meklēju sevi, ka es biju vispār apmaldījies un
Tikai pēc kādiem 30 gadiem es sāku saprast, kas es vispār esmu un uz kur puses es vispār eju. Bet nekad nav par ilgu vai par vēlu meklēt, bet lai Dievs ir tas, kas tevi radīs, un Dievs ir tas, kas tev to atklāja. Un cilvēkam ir 2 laimīgās dienas, kad viņš piedzimst, un otrā diena, kad viņš saprot, kāpēc viņš ir piedzimis. Kāpēc es daru to, ko es daru, un vai man Dievs to ir paredzējis darīt. Bet tas mūsu uzdevums ir prasīt, meklēt, klauvēt, un kas meklē, tas atrod. Un vai tu esi uzticams meklētājs, vai tev ir pacietība meklēt. Kad mēs gaidījām mūsu pirmo bērnu, es jau pēc 3 mēnešiem biju gatavs tā, viss man pacietība beidzās, tagad man vajag viņu te un tagad. Bet Dievs ar to man māca pacietību. Ne, ir 9 mēneši, un mēs gaidām, un arī ir cits daudz lietas, kas mums māca pacietību. Un ja kāds lēnām brauc pa priekšu, varbūt arī tas māca pacietību. Man joprojām tas māca pacietību. Ja kāds lēnām brauc pa priekšu, nevar apdzīt, tur ir man pacietības audzināšanas stunda atkal. Un var gadīties, ka Dievs tev virzīs jomā, kur tu nemaz nebija plānojis iet. Man pirmā liecība bija manā Dundaks draudzē. Man paprasīja liecināt par kādu kristīgu koncertu. Visu, ko es varēju iziet priekšā, es izgāju priekšā, es pateicu, jā, tajā koncertā bija bungas, ļoti patika, un skaisti dziedāju. Un visu es vairs nevienu vārdu nevarēju pateikt. Labi, tad es kāju malā. Bet Dievs virza ar vien maziem solīšiem, virza un maina to sirdi. Līdz mēs spējam paļauties, ka Dievs ir tas, kas dara. Mums ir jābūt tur, kur viņš mūs aicina. Varbūt jāizdara kādas lietas, ko viņš aicina. Varbūt jāpasaka kādam cilvēkam kaut kas par Dievu. Varbūt vienkārši labu lietu jāizdara. Bet Dievs ir tas, kas nāks un to darīs. Vai mēs spējam saskatīt Dievu plānu? Es domāju, tie, kas jau ir padzīvojuši ar pieredzi, mūsu seniori, viņi atskatoties atpakaļ ļoti labi redz, kā Dievs ir kārtojis lietas, pat viņiem nezinot. Varbūt, ka mēs tagad redzam nevis lielo Dievu plānu, visticamāk, mēs to nekad neredzēsim. Bet mēs redzam to diedziņu, aiz kā satverties, jā, šeit ir tas, kur Dievs mūs ved. Un tikai atskatoties atpakaļ, mēs redzam to ceļu, kā Dievs mūs ved. Dievs mūs stipri mīl, un viņš negrib mūs salauzt tā, ka mēs neko vairs nespējam darīt, bet viņš grib gādāt, lai mūsu sirds ir viņam tīkama, ka mūsu sirds meklē un mīl viņu. Bet šajā ceļā mums vajag arī pazemību. Kā mums iet ar pazemību? Un 1. Pētera 5. nodaļa, sākot ar 5. pantu, tāpat jaunākie esiet paklausīgi vecākajiem, bet visi cits citam padodamies apjozēties ar pazemību, jo Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlstību, tad pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Visu savu zudīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jo velns staigā apkārt, kā rūgdams lauva un meklē, ko tas varētu aprīt. Man bieži vien ir problēmas ar to, ka kāds man mēģina pamācīt, un vai tā nav kāda lepnības pazīme. Es domāju, ka tā ir. Un tad man ir grūti izšķirt, vai tas ir mans lepnums, vai es vienkārši nevaru piekrist tai domai. Bet mums ir jāuzklausa, mums ir jāsaprot, par ko tas cilvēks runā, un tad jāizšķir, vai tas man ved uz labo pusi, vai tas gauži neved uz to pusi. Tāpat Dievvārds arī saka, esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, lai mēs redzam, tā kā jau Baiba teica, pēdējie laiki, un mums nevajag atrast kaut kādu savu taisnību. Dievs mums neaicina strīdēties, bet mūs aicina lūgt par to visu. Dievs mūs aicina tiešām redzēt, kas šodien ir par laikā ārā, kad tā diena ir drīz, kad tas kungs nāks, bet vēlns staigā apkārt un meklē, ko tas varētu aprīt. Un ja mēs būsim neuzmanīgi, mūsu kāja var paslīdēt, un Sātans to izmantos pie pirmās izdevības.
Un varbūt, ja kāds man grib pamācīt, varbūt Dievs grib lietot citus manā dzīvē, lai izmainītu manu gājumu. Bet, ja es to neuzklausu, tad Dievam to ir grūtāk darīt. Viņš ņem citu veidu. Man kāds mīļš cilvēks stāstīja, ka viņam sieva sasita mašīnu. Un es tur tā mēģinu saprast, kā viņš reaģēja. Viņš teica, tie jau tādi sīkumi. Un tad viņš tāds saka, benzīnu jāmāk ieliet dīzeļu vietā, tas ir jāmāk. Un tā bija viņa pazemības stunda. Diezgan dārgi viņš samaksāja par to, ka viņš ielēja nepareizo degvielu mašīnā, tad motoru remonts. Tad viņš saprot, ka tas, kas sasita mašīnu, tie ir tādi sīkumi. Tā var gadīties katram. Un vai mēs pieņemam tās pazemības stundas, Dievs mūs aicina iet cauri pazemībai un pieņemt to. Tāpat arī, ejot uz šo mērķi, mums vajadzētu būt arī patstāvīgiem. Mēs spējam pastāvēt, kad ir skaisti laikapstākļi ārā, ka mūsu dzīvē viss ir mierīgi, bet vai mēs spējam pastāvēt vētrās? Un vēstulē Romiešiem 5. nodaļa, 3., 4. pants. Bet nevien par to mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība pastāvība, pastāvība cerība. Ka mēs ciešanās spējam pastāvēt, ka mēs ciešanās meklējam Dievu tuvumu, ka mēs ciešanās lasam Dievu vārdu, ka mēs ciešanās lūdzam. Un ja mums vairs nav spēka lūgt, mums ir draudze, mēs varam teikt, draudze, lūdziet par mani. Man vairs nav spēka lūgt, un mums pašiem ir tik daudz reizes bijuši, ka mēs vairs nespējam lūgt. Mēs lūdzam brāļiem, māsām, lūdziet par mums. Tāpat arī mums ir bijuši kādi draugi, kas tāpat. Tāpēc ir draudze, ka mēs varam iet kopā kā draudz tuvāk Dievam. Un savā ziņā tā ir tāda stūrgalvīga turēšanās pie Dieva. Tā ir tāda pacietīga turēšanās pie Dieva. Lai gan mums ir grūti, mēs turamies pie Dieva. Man pašam ir, es jau laikam esmu minējis, ir bijis kāds klusuma periods, ka es liekas, ka es neko nesaprotu, ko Dievs grib manā dzīvē. Man liekas, ka es nesaprotu, kur es eju, bet es vienalga turos pie Dieva, es eju uz baznīcu, es eju, lai aizlūdz par manīm. Dievs izved no tā cauri, un Mateja 24.13 pāns saka tā, bet kas pastāv līdz galam, tiks izglābts. Dieva vārds mūs aicina pastāvēt līdz galam. Pat ja ir grūti, viņš aicina mūs pastāvēt līdz galam. Diezgan grūts teikums priekš mans paši ir, mums nevajag izvairīties no grūtībām, tās veido mūs. Ja mēs bēgam, citreiz var bēgt no vilka un uzskriet lācim virsū. Bet ja mēs ejam cauri grūtībām kopā ar Dievu, Dievs, ko tu man caur šo gribi iemācīt? Bet arī tas mērķis, uz ko mēs ejam, lai tas ir kopā pēc Dieva prāta. Un Jozos 1.9 saka šādus vārdus, vai es neesmu tev pavēlējis, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Tas kungs tavs Dievs ir visur, lai kur tu ietu. Un ka mēs nebaidamies arī sapņot, jo bailes ir sapņu iznīcinātājs, mērķis, tas satur arī kaut kādu daļu sapni. Vai tavā dzīvē personīgi ir kaut kāds sapnis. Bet vai tu baidies par to? Vai tu baidies, ko tas tev paņems? Nav runa par to, ka vai pārmaksāt fizisku naudu par kaut kādām lietām. Runa ir par to, ka mēs sapņojam un lūdzam, Dievs, ja tas ir tavs prāts, ļauj man to piepildīt. Ļauj man to piepildīt. Par mērķi nozīmi. Jūs varbūt arī kādu lasīja vienu tādu interesantu rakstiņu, kad 60. gadu beigās viens amerikāņu pētnieks izveidoja peļu paradīzi. Uztaisīja būri, kur bija ēdiens un dzēriens, un tur iekšā bija peles. Ēdiens un dzēriens nebija ierobežots. Tur nebija plēsēji, nebija trūkuma, nebija baila. Pilnīgi viss. Peļu paradīze.
Sākumā tur viss uzplauka, veļu populācija gandrīz sasniedza piepildījumu un kaut kas sāka notikt. Spēcīgāk ieņem labākās vietas, vājākos tēviņus izmet tālākajos stūros, mātes pārstāja rūpēties par mazuļiem. Izceļas vardarbība, pārošanās beidzās. Un pamazām kolonija zaudēja grib dzīvot. Pārtika neizsīka, izsīka jēga dzīvot. Pēdējās paudzes paliek pasīvas, bezgalīgi tīrās, izvairās no kontakta. Un notiek sabrukums, nevis ķermenī, bet garā. Un, kad nomira pēdējā peli, joprojām ūrī bija ēdiens un dzēriens. Un šis pētnieks šo pētījumu uztaisīja 25 reizes. Un notika viss tas pats. Pazūd jēga dzīvot. Cerams, ka viņi nav darījuši to ar cilvēkiem, bet vai mums ir jēga dzīvot? Un tāpēc ir tik svarīgi nolikt savu mērķi. Un 1. Korintiešiem 12. nodaļa, 7. pants, bet tik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Kur tu ej kā cilvēks? Kādu svētību tu esi? Bet tik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Katrs cilvēks mēs varam darīt kaut ko labu. Mēs varam nest svētību, mums ir kāda dāvana talanti. Citam ar muti, citam ar rokām, citam ar smadzenēm, citam vēl kādu talanti. Mēs varam nest svētību. Kāds būs tavs mērķis, vai tu esi atradis savu mērķi, kā dzīvo, un kāds būs mūsu draudzes mērķis? Mateja 5. nodaļa, sākot ar 13. pantu. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā nedara vairs nekam, kā vien ārā izmetam un ļaudīm saminam. Jūs esat pasaules gaišums, pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Tā spīd visiem, kas ir namā, tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesī. Kur mēs ejam kā draudze? Vai mēs nesīsim gaismu, vai mēs nesīsim šos labos darbus pilsētā, vai mēs sāksim vairāk par savu ģimeni rūpēties, vai mēs esam gatavi pielikt vēl vienu soli vai vēl vienu stundu darbu priekš savas ģimenes, priekš tuviniekiem, priekš kaimiņiem, priekš pilsētas, priekš cilvēkiem, ko mēs varbūt nepazīstam. Mēs varam būt par svētību, mēs varam būt kā gaisma kalna galā. Šī gaisma ir Dieva evaņģēlijs, ka mēs rādam, Dievs ir tev glābis. Viņš ir sūtījis Jēzu par taviem grēkiem. Mēs varam dzīvot ar mieru sirdī, ar brīvību, ar pārliecību. Tad, kad Inga teica, viņai nebija bailes pirms operācijas, viņai jau nebija ko zaudēt. Viņai visi varianti ir labi. Viņa brauc mājās, vai viņa brauc mājās. Man bija bail viņu zaudēt. Dievs ir labs, viņš ir žēlīgs, un Dievam ir plāns arī tavai dzīvei. Dievs gādā par mums katru vienu. Mūsu nodošanās prasīs visu, bet tā iedos tev visu. Mūsu nodošanās prasīs to, ka mēs atdodam savu dzīvi Jēzum, bet tu iegūsi savu sirdi, tu iegūsi sevi tādu, kā Dievs tev bija paredzējis, kā Dievs tev ir paredzējis. Ja tu gribi būt laimīgs, tev jāaicina savā dzīvē Jēzus, un tu gādās par tevi. Tas var gadīties, ka nevienmēr būs ērti, bet tas vienmēr būs tā vērts. Amen. Debes Tēvs, es Tev pateicos, ka Tu gādā par mums. Es pateicos par to, ka Tu tā mīli mūs, ka Tu mūs pazīst visos sīkumos. Es tiešām svētī mūsu draudzi, svētī mūsu katru personīgi. Tiešām, ka mēs atrodam savu mērķi,
lai mūsu dzīves nav bezmērķīgas, lai mūsu dzīves nav bezvērtīgas, bezjēdzīgas, lai tajā ir kāda jēga, ka mēs varam atstāt mantojumu, garīgu mantojumu, fizisku mantojumu, bet Dievs, ka mēs atstājam garīgu mantojumu tiešām saviem bērniem, saviem apkārtējiem, ka mēs varam būt par svētību, par sāli, par gaismu pilsētā, tajā vietā, kur mēs dzīvojam, tajā vietā, kur mēs strādājam, tur, kur mēs nesam kādu ietekmi. Tēvs, svētī mūs un lieto, ka mēs varam būt Tev derīgi trauki, Tev derīgi instrumenti. Tiešām ienes mūs ikdienā prieku par to, kā Tu gādā par mums un ka tas, ko mēs darām, ir kaut kā vērts. Lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Amen.